Dzīvnieks mājās nozīmē ne tikai ļoti daudz prieka, bet arī lielu atbildību. Taču dažkārt, lai palīdzētu sunim un viņa saimniekam, tālāk var nākt mūsdienīgas tehnoloģijas. Situācijās, kad suņa teritoriju nepieciešams ierobežot, lieti noderēs Latvijas uzņēmuma Zona piedāvātās radiosētas. Radiosēta tā ir suņu teritorijas ierobežošanas sistēma. Tas ir latviski runājot palīgs, kas palīdz noturēt suni sētā vai kaut kādā konkrētā teritorijā, netaisot barikādes, neceļot žogus vai voljērus. Radiosēta var būt arī neredzama, tu viņu var paslēpt un viņa var būt redzama, bet tas izpildījums ir tādā ļoti vienkāršā veidā. Tiklīdz suns tuvosies teritorijai, kur jūs viņam esat aizlieguši iet, viņš vispirms saņems brīdinošu skaņas signālu, bet, ja to ignorēs, vieglu statiskas strāvas impulsu. Tas nav veselībai bīstami un kaitīgi, tas ir identiski tāpat, kā mēs dabūnam no mašīnas, no televizora vai savā starpā ziemā saskaroties un sakam, ko tu man sit ar elektrību? Tādā veidā jūs pasargāsiet gan dārgos dārza augus no izrakņāšanas, gan arī pašu suni no nokļūšanas uz ielas vai pat pazušanas. Lai uzstādītu radiosētu, vispirms jāizdomā, cik liela teritorija būs sunim atvēlēta. Ja teritorijā atrodas dobes, vads ir jāierok vismaz 40 cm no tām, lai tas netiktu kaplējot sacirsts. Kad vads ierakts vēlamajā vietā, abus tā galus pieslēdz raidītājam, kurš tālāk ģenerē signālu. Ar komplektā pieejamo vadu var apjost 500 kvadrātmetru lielu teritoriju. Vadu iespējams arī nerakt, bet vienkārši paslēpt zālītē. Radiosēta sastāv no 3 sastāvdaļām. Pirmā ir raidītājs, kas tiek piestiprināts iekštelpās vai vietā, kur netiek klāt mitrums un pieslēgts pie parastas rozetes. Otrā sastāvdaļa ir jau pieminētais vads, bet trešā – īpaša kakla siksna ar uztvērēju. Atšķirībā no elektriskajiem ganiem, kas ir pazīstami lopkopībā, pa radiosētas vadu strāva neplūst. Turklāt kakla siksnai iespējams regulēt, cik lielu strāvas impulsu suns saņems. Raidītājam savukārt ir poga, ar kuru var regulēt, cik tālu no ieraktā vada uz suņa kakla siksnu tiks padots signāls. Tāpat raidītājs ar speciālu skaņas signālu reaģēs, ja ieraktais vads tiks pārrauts. Tikko kā kaut kur ir, piemēram, dārzā kāds racies vai netīšām ir to vadu sapļāvis, atskanēs šāda te skaņa. Tas nozīmē, ka ir jāmeklē, kurā vietā pēdējo reizi kāds ir darbojies, vai nu zāli pļāvis, vai nu racis, vai nu ravējis, vai kaut ko tādu darījis. Un jāmeklē, kur ir pušu vads. Kakla siksna ar uztvērēju tiek likta sunim zem zoda, un obligāts nosacījums ir, lai elektrodi saskartos ar ādu. Teritorija, kurā sunim atļauts skraidīt, jānorobežo ar pamanāmiem mietiņiem, karodziņiem vai citiem orientieriem. Taču gādīgam saimniekam nekādā gadījumā nevajadzētu vienkārši uzstādīt sētu un gaidīt, ka viss nokārtosies pats no sevis. Bez attiecīgas apmācības un sagatavošanas suns nesapratīs, kādēļ pēkšņi viņš saņem strāvas impulsus. Apmācību sunim būtu vēlams sākt jau vismaz nedēļu pirms radiosētas uzstādīšanas. Vienkārši ir sunim jāparāda, kad ir mainījušies noteikumi. Nav pieļaujams, ka uzstāda radiosētu, uzliek sunim ap kaklu siksnu un vienkārši palaiž viņu teritorijā. Viņš ies par savām ikdienas gaitām, kur viņš ir gājis būtībā visu laiku, un pēkšņi viņam sāk zvanīt un sist tā radiosētu. Tas var radīt viņam pamatīgu šoku, viņš var nesprast, un viņš var arī pārprast. Kad suns pirmo reizi saņem statisko strāvu, viņa reakcija nav paredzama, tāpēc saimniekam noteikti suns jātur pavadā, lai nepieciešamības gadījumā norādītu dzīvniekam, kurā virzienā tam jādodas. Pirmajā reizē var pat nelikt siksnu apkārt kaklam, bet paņemt to rokā un vest suni pavadiņā pa teritoriju, kur ir iespraust orientieri, pie katra stingri pasakot nedrīkst. Šādi teritoriju vajadzētu apstaigāt reizi dienā. Radiosētu var izmantot gan saulainā, gan lietainā laikā, taču to būtu vēlams izslēgt, ja ir negaiss ar zibeni. Lai klientiem kļūtu vēl draudzīgāks, uzņēmums apsver ieviest iespēju radiosētas arī iznomāt.